Priekškārbās ziemas tīri labi izstās. Var skaidri redzēt, kur bija attīrīts no sniega. Savus rapšus tiešām spīdzinām. Un arī sānu saknes ir ļoti skaistas. Kādi būs tie ieguvumi zemniekiem izvēloties InVigor vasaras rapsi? Sveiks, lauksaimnieki! Šodien esam Basu Baltijas izmēģinājuma centrā un man ir norunāta tikšanās ar manu kolēģi Ingrīdu. Labāk nekavēt. Čau, Ingrīd! Priekškārbās ziemas tīri labi izstās. Nevis tīri labi, bet perfekti. Man nemazām šaubas par to nemāca, jo ne jau mēs pirmo reizi saskaramies ar tādu skarbo ziemu. Šī gan bija minēta kā skarbākā ziema 40 gados, un rapsi mēs audzējam tikai 25 gadus. Tas nozīmē, ka rapsim šis bija ļoti liels pārbaudījums. Bet tas, kas ir galvenais, būt gataviem tādām ziemām. Un, ja mēs runājam par ziemdzietību, tā ir īpašība, kam ir jābūt, jo citādi pastāv ļoti liels risks. Uģi, paskaties, pat vecās lapas, kas rudenī bija attīstījušas un lielas, viņas ir pārziemojušas. Un tas ir viens no rādītājiem, ka rapsis ir ziemcietīgs. Pasties, cik centrs skaisti zaļš. Jā, centrs ir dzīvs, zaļš, mazās lapiņas attīstītas, un tas, kas ir vēl svarīgi, ka tas centrs atrodas tuvu augsnes virskārtai. Viņš nav izlīdis kārtīgi virs, saules viņu nevarēja bojāt. Sakņu kakls arī, paskaties, forši attīstījies, ir, kā grāmatās rakstīts, tas gandrīz 1 centimetrs, te man gan liekas jau ir virs 1 centimetra. Un tas jau arī nodrošina visas barības vielas piekļuvi. Un arī sānu saknes ir ļoti skaistas. Jā, centrālā sakne un sānu saknes ir attīstītas. Tas viss palīdzēja rapsītim izturēt. Uģi, te mēs apskatījāmies, kā rapsis ir pārziemojis tad, kad viņam bija sniega saga, bet es tev gribu parādīt, kur mēs attīrījām no sniega. Jā, te jau var skaidri redzēt, kur bija attīrīts no sniega. Un re, kur te, kur bija ar sniegu. Reku, šito svarīgi parādīt, atnāc nofilmē, kā rapsīts izskatās. Nu, šī ir tā vieta, kur mēs savus rapšus tiešām spīdzinām. Un paskatāmies, kā būtu vēl skarbākos apstākļos, vai viņš spētu izdzīvot vai nespētu. Jā, vizuāli, ja mēs skatāmies uz augiem, protams, viņi atšķirās. Nav tik skaisti kā tur, kur bija sniega saga. Ņemam kādu augu un izrokam. Labi, lielās lapas, tās ir atmirušas, tās vairs neko nedarīs, bet tas, kas mums ir jāskatās, ko dara augšanas punkts. Un te mēs jau varam redzēt, kur jau ir mazas, dzīves, zaļas lapiņas. Un tas ir tas pats galvenais, lai augšanas punkts ir stingrs un viņš būtu dzīvs. Sakne ir dzīva. Mēs redzam, ka viņai jau parādās tas baltums. Baltās mazās saknītes vēl tikai maziņas sāk parādīties. Un tad vēlāk skatīsimies, kā tad viņš būs izdzīvojis. Šis izmēģinājums pilnīgi noteikti parāda to, ka InVigor šķirnēm ar zemcietību viss ir vislabākajā kārtībā. Jā, mēs varam mierīgi gulēt arī pie skarbām ziemām. Zinu, Ingrīd, ka daudzi saimnieki sēs arī vasaras rapsi. Varbūt vari pateikt, kādi būs tie ieguvumi zemniekiem izvēloties InVigor vasaras rapsi? Tas, kas ir svarīgi vasaras rapsim, lai viņš strauji un ātri sadīkst. Un tas ir InVigor šķirnēm. Otra lieta, mēs nezinām, kāda būs vasara. Sausa, slapja, tā kā šķirnei ir jābūt maksimāli elastīgai. To arī mēs skatāmies. Un InVigor šķirnes ir tās, kas izceļās ar savu elastīgumu. Un pats pēdējais un svarīgākais ir, lai mēs ražu nokultu, nevis pāksteņi atvērtos un sēklas izbirtu. Un tas ir tikai un vienīgi InVigor šķirnēm šī noturība pret pāksteņu atvēršanos. Un arī vasaras rapsī mēs ļoti labi varam tikt galā ar nezālēm, tīpaši viendīglapju nezālēm. Konvencionālajā rapsī izvēloties butizāna dzimtas risinājumus, bet vairāk kārt praksē esam pārliecinājušies, ka tieši Clearfield rapšu audzēšanas tehnoloģija ir vislabākā rapšu audzēšanas tehnoloģija vasaras rapsim. Un šeit jau herbicīdi Klamoksu vai Claravoflex.